Tomēr beigās sanāca tā, ka Ulbruka un Rīga spēlēja diezgan haotiski. Komandas cīnās par iniciatīvas iegūšanu. Zalps. Un 2 minūšu noraidījums par bloķēšanu. Rāls Jonikāns pa dibenu Emīlam un dodas uz noraidīto spēlētāju soliņu. Un tad pirmā piecinieks, kamēr Lielvardai aizstāvās Virsnīcas Akmeņlauka. Trāpņu Tomam pēdējiem. Un pakupināts tiek Trekše. Vēl 13 sekundes solīto soliņu jāpod Ralfam Jonikānam. Lieliski, pat labvēlīgs. Mēģināja bumbiņu gaisā žonglēt. Viena no vadošiem spēlētājiem. Tagad jau pats Andris divu cīņā ar Blindu. Paliek bumbiņu cēsniekiem. Bulmeistars. Mēģina augstu spēlēt cēsnieki, 3 spēlētāji pretinieku zonā, bet epizode beidz ar to, ka kapteinis Savins mēģina spēlēt pret Blindu. Blinds jau atvēzā iesagatavs izdarīt sītienu Savinam, ļoti uzvilcies. Attis Blinds, šādi var arī dabūt 2 minūšu noraidījumu. Un nekas tur tāds nebija, lai Attis šādi uzvilktos. Bet jau nākamā epizode. Krumiņš pie bumbiņas var dot tālu piespēli Andrim Rajeckim, tas arī tiek darīts, bet augstsanīgi nospēlēt. Un likvidēt briesmas. Un šeit šoreiz tiešām ar intuīciju. Un līdz ar to arī metienu izdarīt nebija pārāk vienkārši. Tagad krīt Blinds, tiek pārmest pār laukuma apmalēm pret Gintu Bērtulu. Viņam šī te epizode. Mēģina izspiest 2 minūtes pretiniekam un Blinds vet vietas. Un pēc tam nākamajā nedēļas nogalē 2 spēles jau pie pretējām tribīnēm, ja tā var teikt. Un tālāk. Skadiņš, krīt viņš uzkāžas virsū Bērtulim, arī iespēr, bet te pašā laikā arī Bērtulis bija saķēris Skadiņa kāju. Interesanta epizode, pēc tam pats Skadiņš jau nevarēja noturēties kājā, varbūt arī pa katru cenu necentās noturēties kājās, bet arī uzgāžas virsū Gintam Bērtulim. Ervins pietur maksimāli ilgu bumbiņu, tad met to tālāk uz priekšu, Kūsiņš nospēlē lieliski un gūst vārtus. Izmanto šo te iespēju, kad cēsnieki ir noņēmuši vārdsargu pret 6. laukuma spēlētāju un atjauno +3 uz rezultātu tablo. Jo domāju, ka grūti ir glābt vēl šo spēli. Turklāt vēl viena kļūda. Akmeņlauks metiens tukšos vārtos 7-3. Daudz spēles būs iespējams vērot arī Sporta centrs pārraidēs, kamēr tos un Cēsu komandai būs ko padomāt pirms izslēgšanas turnīra sākuma, jo uz šādas nots diezin vai komanda gribēja noslēgt regulāro čempionātu.